Un ar ko sākt? Ar ko sākt? Es teiktu tā, jāsāk būt ar pāris lietām. Tie, kas grib sīkāk jau visu redzēt, tad mums ir tā, ka YouTube kanālā ir bezmaksas video kripto tā kā iesācējiem, kur tiek stāstīts jau no paša pamata, kas ir kriptovalūta, kas ir blokķēde un tā tālāk. Un tad vajadzētu sākt ar to, ka tu jau tos pamatus zini, noskaties video, atvērt kontu kādā biržā. Biržā un arī atvērt kādu decentralizēto un centralizēto maku saucamo. Tad centralizētie šie ir vai nu tur Binance, Bybit, mums ir kripto numur 1, mūsu sadarbība ar Bitunix biržu ir jebkuru biržu atvērt vaļā, tur tā kā nopirkt savu pirmo kriptovalūtu. Nevis treidot, es nerunāju šeit par treidošanu, bet nopirkt savu pirmo. Otra lieta, atvērt DEXu, jeb šo te decentralizēto maku vaļā. Tas būtu, mēs kripto numur 1 vienmēr izmantojam Rabi valetu vai MetaMasku, Trust valetu. Nopirkt pirmo kriptovalūtu, paskatīties, kā tirgus staigā, kas tur notiekās, kā es varu pārdot, kā es varu nopirkt, kā pārsūtīt kriptovalūtu, kas ir svarīgi kriptovalūtai, tad, kad tu sūti no viena maka uz otru maka, tev ir jābūt adresēm tām pašām coinam, un plus ir tie saucamie networki, kādā tīklā tu tiec sūtīts, jo viena monēta varbūt tur, piemēram, ir RC20, BEP20 un tā tālāk, tā kā saprast tās pamatlietas, kāds strādā pamatlietas, un tas būtu ar to, ko vajadzētu sākt, un ar ko tad es sāktu, ja es tagad sāktu valonēs to darīt. Un atrast līdzīgi domājuši cilvēks, kas var palīdzēt tev atbildēt uz taviem jautājumiem, jo tas ir pats svarīgākais.